Pasaka par vienotību un mieru. Pegaza solījums. Reiz dzīvoja skaists spārnots zirgs, ko sauca par Pegazu. Varbūt esat par viņu dzirdējuši. Daudzus gadus šis karaliskais lidonis savas dienas bija vadījis pieneņpūkas vieglumā slīdot pa skaistām zilām debesīm vai spēlējoties negaisa mākoņos, izvairīdamies no zibens bultām un bieži vien kopā ar varoņiem cīnoties pret dažādiem briesmoņiem. Bet todien Pegas lidoja lēnām spārnu skumji cilādams. Ieskatoties ciešāk, jūs redzētu, ka viņš raudāja. Viņa asaras lieja pār zemi, pār cilvēku mājokļiem. Pegas, mūžīgais ceļotājs, visu savu dzīvi bija mitis kādā senā pasaules daļā. Laika gaitā tur dzīvojošie cilvēki apvienojās, izveidojot daudz dažādas valstis. Dažas no tām bija lielas, citas mazas. Vienās bija smilšaini tuksneši, citās zaigojoši ledāji, vienās bija ziediem pilni lauki, citās augsti kalni. Vienās mājas bija zemas un plašas, bet citās pret debesīm slējās slaiki torņi. Mājas bija būvētas tā, lai tās būtu piemērotas katras zemes klimatam. Tās bija celtas no koka, iekārtotas un izrotātas kā nu kurā vietā bija pieņemts. Katrā valstī runāja savā valodā, un Pegazam, pārlidojot no vienas vietas uz citu, patika tajā klausīties. Ar tik lielām atšķirībām varētu domāt, ka cilvēkiem, kas šajās valstīs dzīvoja, nebija nekā kopīga. Bija gan. Visur pa ceļam uz skolu, uz ielas priecīgi klaigāja bērni, zemnieki strādāja uz lauka, rakstnieki rakstīja grāmatas, bet mūziķi jautru daņču mūziku. Visur cilvēki rosīgos ielu tirdziņos pirka un pārdeva gardus ēdienus un dažādus krāsainus nieciņus, un vakaros visi devās mājās, lai būtu kopā ar savu ģimeni un mīļajiem. Pegazam visas valstis šķita skaistas, un viņam patika tajās ciemoties. Pirmā nodaļa. Tad kāpēc gan Pegas raudāja? Iemesls bija tas, ko viņš saskatīja no debesīm. Lidojot pāri sev tik mīļajām vietām, viņš redzēja, ka tur ir sācies kaut kas briesmīgs. Lai gan cilvēkiem bija arī daudz kā kopīga, starp viņiem izcēlās savstarpējo atšķirību raisīti strīdi. Viņi pārstāja viens otram uzticēties, sāka kļūt aizdomīgi un baidīties viens no otra. Problēmas starp valstīm auga augumā, un nu tās viena otrai pieteica karu. Reiz tik dzīvīgās un priekpilnās tautas, kas tur dzīvoja, tika sašķeltas, ģimenēm bēgot un armijām kļūstot aizvien lielākām. Cilvēki vairs negāja uz darbu, skolas tika slēgtas un zemnieki pameta savus laukus. Caur bieziem dūmu mākoņiem rēgojās sabombardēto ēku drupas. Visur sardzē stāvēja uniformā stērti kareivji, taču neviens vairs nejutās droši. Pegas augstu debesīs nespēja ticēt savām acīm. Viss, ko viņš redzēja, bija vienas vienīgas sāpes un ciešanas. Ko viņš varēja darīt? Kā viņš varēja palīdzēt? Viņš nesaprata, kāpēc cilvēki ir sanaidojušies. Bezcerības pārņemts, viņš aizvēra acis un sāka raudāt. Tas vairs nebija izturams, un tāpēc tajā pat brīdī Pegas nolēma savu iemīļoto dzīvesvietu pamest. Viņš aizlidoja tālu prom no pilsētām, no kalniem un laukiem, no ledājiem un tuksnešiem, līdz beidzot nolaidās biezā, tumšā mežā. Nolaidies lejā pie rāmi plūstošas upes, viņš sakļāva spārnus un pie sevis nosolījās. Es nekad vairs nelidošu. Es negribu vairs redzēt karu, kas iznīcina man mīļo mājvietu. Pegas gadiem ilgi klīda pa mežu, nesastopot nevienu cilvēku. Viņa vienīgie pavadoņi bija meža zvēri. Te kādu rītu upmalā viņš ieraudzīja lielu, baltu vērsi, kas stāvēja krastā un dzēra upes ūdeni. Līdzās vērsim stāvēja noslēpumaina meitene ar melniem matiem un tumšām acīm. Viņa bija ģērbusies skaistā kleitā, zaigojošās krāsās un spilgtiem rakstiem, un, kad meitene kustējās, šķita, kā viņu lidinās sīkas zvaigznītes.
Viņa stērpa krāsas Pegazam atgādināja par dzīves prieka pilnajiem cilvēkiem valstīs, kuras viņš bija atstājis. Kad vērsis atkal noliecās padzerties, meitene palūkojās pāri vēršas kaustam. Ieraudzījusi Pegazu, viņa pasmaidīja. Labrīt, Pegaz! Viņa sveicināja tā, it kā to pazītu. Mēs te gribam mazliet atpūsties un padzerties ūdeni. Pegas pārsteigts atbildēja, tu zini, kas es esmu? Ir pagājis ilgs laiks, kopš pēdējo reizi redzēju cilvēku, un es domāju, ka jūs visi esat par mani aizmirsuši, bet es ļoti priecājos tevi satikt. Pirms viņš paspēja pajautāt, kas viņa ir un ko dara mežā, noslēpumainā meitene iesaucās, patiesi? Bet kā tas nākas, ka tu nevienu neesi redzējis? Cilvēki parasti neienāk tik dziļi tumšajā mežā, viņš atbildēja. Viņi ir pārāk aizņemti, karojot un iznīcinot visu, ko ir uzbūvējuši. Tāpēc es esmu šeit, lai būtu pēc iespējas tālāk prom no kara. Viņš novērsa skatienu. Bet Pegaz, meitene maigi sacīja, karš ir beidzies. Tas ir beidzies? Pegas nespēja noticēt savām ausīm. Viņš no prieka paliecās un tad iesaucās, bet kā? Cik lieliskas ziņas! Ar siltumu sirdī viņš atcerējās draudzības un prieka pilno laiku pirms kara un ilgojās tajā atgriezties. Viņš gaidīja, ka meitene priecāsies līdzi, bet tā vietā viņa tikai nopietni to uzlūkoja. Jā, karš ir beidzies, bet cilvēki ir mainījušies. Viņi ir nobijušies un vīlušies. Viņa mājas ir sagrautas, un viņi baidās, ka karš var atsākties. Viņi ir zaudējuši cerību. Pegas atpazina bezcerības sajūtu. Tā bija biedējoša un uzdzina vientulību. Viņš saprata, ka ir kaut kas jādara. Es atceros laikus, kad valstis dzīvoja mierā un saticībā. Es gribu atgādināt cilvēkiem par šiem laikiem un palīdzēt viņiem atkal apvienoties. Viņš izlēmīgi sacīja. Meitene piekrītoši pamāja ar galvu. Vai tu vari iedomāties veidu, kādā cilvēkiem turpināt dzīvi pēc kara? Viņa tam jautāja. Pegas mirkli klusēja iegrimis domās, kamēr apkārt sapulcējās neliela ziņkārīgo meža zvēru bariņš, kas vēroja viņu un noslēpumaino svešinieci. Miers būs iespējams tikai tad, ja cilvēki atradīs kaut ko, kas rūp viņiem visiem, kaut ko, kas būs viņiem kopīgs. Es viņiem palīdzēšu, viņš teica, pēkšņi apņēmīgi izplesdams savus milzīgos spārnus. Zvēri bībā noelsās, viņi šo spārnus izplestus vēl nekad nebija redzējuši. Meitene pamāja ar galvu. Ja visi cilvēki strādās kopīga mērķa labā, viņi redzēs, kādas ir visiem kopīgas vajadzības, viņi sāks cits citam uzticēties un iemācīsies strīdus risināt ar vārdiem, nevis karojot. Turklāt cilvēki sapratīs, ka kopā viņi ir stiprāki. Cik laba ideja, Pegas! Pegas atbildēja, es jau šodien pat pametīšu šo mežu un došos pie viņiem. Paldies, ka atnāci un pastāstīji par kara beigām. Šķiet, ka būs daudz darāmā. Es novēlu tev visu to labāko, sacīja meitene, un labprāt pievienotos, bet mēs ar vērsi tevi tikai lieki aizkavēsim. Taču es vēlos, lai tevi pavada mans labākais draugs Balodis. Esmu pārliecināta, ka no jums iznāks lieliska komanda. Balodis, kurš bija sēdējis tuvajā kokā, pielidoja pie Pegaza un līgani nolaidās uz zemes spārnotā zirga priekšā. Sveiks, Pegaz! Lidosim kopā? Meitene uzkāpa vērsim mugurā un pasmaidīja. Es zinu, ka jums viss izdosies. Vērsis pamazām sāka soļot projām. Tu man nepateici savu vārdu, Pegas sauc meitenei pakaļ. Eiropa! Viņa atsauca un pazuda skatienam, atstājot aiz sevis dziestošu zvaigžņu plīvuru. Pegas jutās apmulsis. Kāpēc meitene tik pēkšņi nozuda un kā gan, lai viņš pārliecina cilvēkus, apvienot spēkus un dzīvot mierā? Otrā nodaļa. Pegas brīdi palika raugāmies uz to vietu pie apvāršņa, kur meitene bija izgaisusi.
Lai gan viņam joprojām bija daudz jautājumu, viņš zināja, ka kavēties nedrīkst. Viņš savēzēja spārnus un ar balodi pie sāniem pirms došanās projām pēdējo reizi apmeta loku virs meža, atvadoties no draugiem zvēriem. Drīz vien viņi tālumā jau varēja saskatīt lielas pilsētas un lejā mazus ciematus. No ēkām vairs necēlās ugunsgrēka dūmi, bet neskanēja arī smiekli un mūzika. Noskaņojums bija drūms, cilvēki sēdēja, galvas zemu nokāruši. Cik briesmīgi redzēt šīs valstis un cilvēkus tik bēdīgā stāvoklī. Mums jāiedveš viņiem cerība un jāpalīdz panākt, lai miers turpinātos ilgi, skaļi prātoja Pegas. Vispirms mums jānoskaidro, kas cilvēkiem ir svarīgs, atbildēja balodis. No tālienes viņi redzēja cilvēku bariņu, kas kalna pakājai sēdēja nelielas lauku mājas durvju priekšā. Laižamies lejā un mēģinām ar viņiem parunāt, ieteica balodis. Ja mēs pabūsim daudzās vietās un parunāsim ar pietiekami daudziem cilvēkiem, mēs varētu saprast, kas ir tas, kas ir svarīgs ikvienam. Pegas liegi nolaidās netālu no ļaudīm un straujā solī rikšoja viņiem klāt. Viņam blakus lidoja balodis. Cilvēki pietrūkās kājās, nobijušies no spārnotā zirga, kas bija pēkšņi parādījies debesīs. Nebaidieties, Pegas sauca, tuvodamies jau lēnāk. Mēs esam šeit, jo vēlamies aprunāties. Cilvēki negaidītos viesus vēroja ar aizdomām. Vai tu esi Pegas? Vaicāja kāda sieviete neticīgi ieplatus acis. Jā, esmu, tas apstiprināja. Mēs neesam tevi redzējuši lidojumu debesīs gadiem ilgi, mēs domājam, ka esi devies projām uz visiem laikiem. Pegas nolieca galvu, it kā atvainodamies. Es devos projām, kad sākās karš, bet biju ļoti priecīgs, kad dzirdēju, ka tas ir beidzies. Es atgriezos, cik ātri vien varēju, un patiesībā esmu šeit ieradies, lai palīdzētu jums veidot mierīgāku nākotni. Tad ierunājās kāds vīrietis. Viņa seja pauda neticību. Kā arī ir beigušies, jā, bet es neesmu pārliecināts, ka tu varētu atrast veidu, kā panākt, lai miers iestājas uz palikšanu. Pūlis piekrītoši murmināja. Miers mūsu zemēs būtu īsts sapņa piepildījums, atkal ierunājās tā pati sieviete, taču šobrīd mums ir citas problēmas. Mūsu mājas ir sagrautas, un mums nav dēļu, lai tās uzceltu no jauna. Mēs to mācētu izdarīt, viņa teica, rādot uz lielu zāģu un darbu galdu, uz kura baļķi reiz tika zāģēta garos koka dēļos. Taču meži ir nodeguši. Šeit mums vairs nav nekādu koku. Tā kā nav arī malkas, mēs nevaram iekurt uguni, lai pagatavotu maltītes un sasildītos, piebilda kāds cits. Rau, tur daži no mums strādāja pirms kara, sacīja vīrs ar neticīgo seju, norādot uz kalnu sev aiz muguras. Agrāk tur bija mežs, un mums allaž izdevās sacirst kokus visai pilsētai, bet tagad meža vairs nav. Kāda veca sieviete ierunājās, bez dēļiem un malkas mēs neko nevaram atjaunot. Mēs vēlamies tikai mierīgi turpināt savu dzīvi, bet karš ir pilnībā aizslaucījis un iznīcinājis visu, kas mums vajadzīgs iztikšanai. Pegas un balodis uzmanīgi klausījās. Bija daudz ko pārdomāt. Kad cilvēki bija izrunājušies, Pegas un balodis viņiem pateicās un turpināja ceļu. Visās valstīs, kuras viņi apmeklēja, cilvēki vēlējās, lai valdītu miers. Taču viņi arī stāstīja par to, cik grūti ir atrast kokus, lai atjaunotu mājas, pagatavotu ēdienu un būtu siltumā. Lūk, tas varētu būt tas, kas cilvēkus vieno, kādu dienu sacīja balodis, kad viņi bija ceļā uz jau atkal citu pilsētu. Kas tieši? Jautāja Pegas. Dēļi un malka. Dēļi un malka nesīs mieru? Pegas apmulsis jautāja. Vai tu gribi teikt, ka tāda parasta lieta kā koka gabals nesīs cilvēkiem mieru? Balodis izgudrēm pasmaidīja. Vai atceries, ka mēs gribējām uzzināt, kas ir svarīgs ikvienam? Svarīgs ir koks, jo bez tā cilvēki nevar pagatavot darbarīkus, būvēt mājas, varīt ēdienu un apsildīt mājokli.
Pegas saprata, bet viņam šķita, ka koks nav vienīgais, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Visur, kur mēs bijām, cilvēki teica arī to, ka nevēlas vairs karot. Tas nozīmē, ka viņi arī mieru uzskata par svarīgu. Balodis piekrita. Ja mēs spētu panākt, ka cilvēki no dažādām valstīm kopīgi audzē mežu un cērtu kokus, cilvēki šajā darbā apvienosies un varbūt sapratīs, ka viņiem ir arī citas kopīgas lietas. Tas varētu būt sākums mieram starp viņu valstīm. Pegaza acis sajūsmā iemirdzējās. Ja kādā vietā būs miers, tas palīdzēs atnest mieru arī citur, un cilvēki iemācīsies visādās lietās strādāt kopā. Mums ir jārunā ar valsts vīriem un jāizstāst viņiem mūsu ideja, ka kopīga meža audzēšana un koku ciršana varētu būt veids, kā novērst karu, sacīja balodis. 3. nodaļa. Turpmākajās nedēļās Pegas ar baložu palīdzību sapulcēja dažādus valsts vīrus un tautas. Bija diezgan iespaidīgi beidzot redzēt visus viņus vienu vietu. Pegazu šis skats patiešām saviļņoja. Tas viņam atgādināja laiku pirms kara. Cilvēku valoda, kultūra un apģērbs bija atšķirīgi, taču bija arī tik daudz kā kopīga. Ik viens vēlēja laimi un mieru savai ģimenei. Bija jauki viņus atkal redzēt kopā. Dārgie draugi, Pegas iesāka, paldies, ka esat šodien šeit sanākuši. Mēs esam jūs aicinājuši, lai pateiktu, ka tad, ja jūsu dažādās valstis strādās kopā, lai audzētu mežu un cirstu kokus, kara vairs nebūs. Koku audzēšana novērsīs karu. Kā tā? Neticīgi jautāja kāds valsts vīrs. Ja katra valsts izaudzēs kokus, kādi tur aug vislabāk, bet jūs visi piekritīsiet ar izaudzēto apmainīties ar kaimiņu valstīm, tad jūs visi vienlīdz labi varēsiet dabūt tādus materiālus, kādi jums vajadzīgi. Tas mazinās strīdus un visas lietas varēs nokārtot atklāti un draudzīgi. Jūs savā starpā sarunāsieties, nevis karosiet. Turklāt daži koki ir izturīgi un labāk piemēroti māju celtniecībai, citi ir ļoti sausi un vislabāk noderēs uguns kurināšanai, lai pagatavotu ēdienu un sasildītos, bet vēl citi ir krāsaini un no tiem iznāk skaisti izgrabti nieciņi, kādus jūs pirms kara pārdevāt savos gada tirgos. Kaimiņu starpā apmainoties ar pašu izaudzēto, ik viens iemācīsies dalīties. Neviena valsts nebūs stiprāka par pārējām un visi uzplauks, skaidroja Pegas. Bet katra valsts ir atšķirīga un katrā runā savā valodā, iebilda kāds no valsts vīriem. Kā mēs visi kopā varēsim strādāt? Pegas jau grasījās atbildēt, bet pēkšņi kāda sirmgalve pūlī ierunājās. Es atceros laikus, kad cilvēki no dažādām valstīm tirgojas savā starpā. Mēs atradām veidus, kā sazināties un pat kļuvām draugi par spīti atšķirībām. Tātad tas ir iespējams. Jā, es arī to atceros, iesausās kāds cits. Vēl citi šiem vārdiem piebalsoja. Miers ir iespējams, viņi sauca. Jā. Mēs vēlamies mieru, daudzās balsīs saviļņojās pūlis. To dzirdot, Pegas juta atvieglojumu un prieku. Kad pūlis bija apklusis, Pegas deva vēl pēdējo padomu dažādajām valstīm. Miers un kopīga strādāšana nenāks uzreiz, bet pamazām, kad jūs sāksiet viens otram uzticēties un viens par otru rūpēties. Todiena viss beidzās ar lielām svinībām, jo izplatījās ziņa, ka cilvēki ir nolēmuši kopīgi strādāt miera labā. Visi apvienoja spēkus un sāka dalīties ar saviem koksnes krājumiem, kopīgi saimniekojot ar šo vērtīgo materiālu, kas bija visiem vajadzīgs. Sākumā cilvēki bija atturīgi un mazliet nobijušies. Tomēr laikam ejot, viņi sāka viens otram uzticēties un saprata, kā arī viņu kaimiņi tieši tāpat vēlas dzīvot mierīgu, laimīgu dzīvi. Viņi saprata, ka labāk ir dzīvot kopā nevis kā ienaidniekiem, bet gan kā draugiem. Sāka piepildīties Pegaza sapnis par to, lai cilvēki kopīgi strādātu mierā, labklājībā un vienotībā. Lietas, par kurām viņi kādreiz bija karojuši, tagad viņus vienoja.
Pēc daudziem gadiem Pegas un Balodis kādu dienu kopā lidojot atkal devās lejup. Viņi redzēja, ka cilvēkiem klājas daudz labāk. Kara postījumi bija novērsti, iestādīti jauni meži un pilsētās atkal kūsāja dzīvība. Bērni skolās rotaļājās, cilvēki dejoja, izgudroja visu, ko jaunu, strādāja un ar paveikto dalījās savā starpā. Cilvēki, lai cik atšķirīgi viens no otra, savā starpā sapratās un cits citam palīdzēja. Valstis pat bija nolēmušas atcelt savstarpējās robežas, jo cilvēkiem patika vienam otru apciemot un mācīties vienam otru valodu, un iznākumā radās daudzas jaunas draudzības. Pegas priecīgi pasmaidīja, atcerēdamies Eiropu, meiteni krāsainajā kleitā, kuru viņš pirms daudziem gadiem bija saticis pie upes. Kā viņa lepotos! Paceldamies augstāk debesīs, Pegas uzlūkoja Balodi. Valstis tagad ir vienotas daudzveidībā, viņš iesaucās. Mēs to paveicām. Jā, ir skaisti to redzēt, Balodis pamāja ar galvu. Taču cilvēki nedrīkst zaudēt modrību. Visas labās lietas ir izcīnītas ar lielām pūlēm, un tās var tikt atkal pazaudētas, ja viņi aizmirsīs, kāpēc vispār ir apvienojušies. Balodis un Pegas apklusa un iegrima pārdomās. Pēkšņi Pegas Balodim teica: pat ja kādreiz būtu nepatikšanas un miers atkal būtu apdraudēts, es ticu, ka vienotībā cilvēki atradīs spēku un kopīgi spēs visu labi nokārtot. Balodis piekrītot sirsnīgi pasmaidīja, un viņi, jaunu cerību spārnoti, turpināja ceļu.